Jauns sākums. Es nebiju spējīga gulēt. Dievs teica, jauns sākums. Tajā brīdī nekas par to neliecināja. Dievs pieļāva izturēt tev noteiktu sezonu, kurā bija tik daudz uzbrukumi. Daudzas lietas pret tevi. Tu nepārtraukti piedzīvoji grūtības, pūles, pretestību fiziskajā un garīgajā jomā. Šajā sezonā tu biji nemierīga, tu jautāji Dievam, kāpēc pieļāva tam notikt. Tas bija tā, ka tu vienu problēmu uzvarēji un uzreiz nāca nākamā. Vienmēr bija kaut kas, ar ko jāsaskaras. Tava ticība testēta. Ir iemesls, kāpēc Dievs turēja tevi modru, gatavu reaģēt uz notikumiem vai briesmām, tāpēc tu nespēji atpūsties, jo visu to, ko tu piedzīvoji, tu nepārtraukti biji uz pirkstu galiem, vajadzēja pastāvīgi lūgt. Tava paļāvība uz Dievu auga, un tu kļuvi asa garīgajā laukā. Ja nebūtu bijušas šīs pieredzes, un ja Dievs atļautu tev gulēt, par ko lūdzi, lai vari atpūsties, ejot cauri pretestībām, tas ietekmētu to, uz kurien Dievs tevi ved. Tu nebūtu tā sieviete, vīrietis no Dieva, kas esi tagad. Visu pieredzi, zināšanas, ko ieguvi, tas nebūtu iespējams, ja nebūtu grūtību sezona. Ja tu neesi nomodā par to tagad, Dievs tevi ir atvedis uz jaunu sākumu. Tu esi savā jaunajā sākumā. Šis ir svaigs sākums. Tu varbūt daudz to esi dzirdējusi. Atceries, Salamana mācītājs. 3. Saskaņā ir sezona priekš visa. Katram savs laiks. Būtu netaisnīgi no Dieva, ka viņš mums pieļautu ekstrēmu sezonu, kara laukā, grūtībās un iesprūšanu mūžīgi. Salamana mācītājs 3:1-4. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanās paredzētajam nodomam zem debes ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīto atkal izraut. Savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt, savs laiks ko noplēst un savs laiks ko uzcelt, savs laiks raudāt un savs laiks smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet. Ir laiks karam un ir laiks mieram. Ja bija sezonā, kas ilga dažas nedēļas vai mēnešus vai gadus vai visu savu dzīvi, ja bija kara sezonā, nebeidzamas kaujas, tev jāzina, ka Dievs nes mieru. Tu zināsi mieru tagad. Tev ļaus atpūsties, relaksēties Dieva klātbūtnē. Šī sezona bija tik grūta. Tu cieti tā, kā tu cieti, jo tavas ciešanas bija saistītas ar citu cilvēku glābšanu. Dievs stratēģiski ielika tevi citu cilvēku dzīvēs, lai caur tevi tie tiktu transformēti, atjaunotu savu prātu. Tu vedīsi šos cilvēkus pie Jēzus, vai viņi to gribēs vai negribēs. Tas nozīmē, ka daži no viņiem, kuriem Dievs pieļāva būt tavā dzīvē, šie cilvēki bija tavi ienaidnieki. Šie cilvēki bija tavā dzīvē, uzbruka tev. Dievs pieļāva šos uzbrukumus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš gribēja, lai tavi ienaidnieki zina Dieva spēku un zina Dieva godību caur tevi. Viņi redzēja, ka tu visu uzvari, to, ko centās tev nodarīt. Viņi zinās Dieva godību. Tas izklausās skarbi, negodīgi, bet padomā par Jēzu. Viņš bija noslēdzošais, dzīvais upuris. Viņš nomira par mums, kamēr bijām grēcinieki. Mēs neesam lielāki par mūsu kungu. Tas nozīmē, ka Dievs var pacelt paaudzes no mums, lai būtu dzīvi upuri kā Jēzus. Beigās Dievs negrib atbrīvot viņa sodu pār nevienu. Dievs negrib, lai kāds iet uz zelli. Uz cita rēķina viņa mērķis ir glābt dvēseles. Mēs kalpojam Dievam, kas atstāja 99 un dodās pēc viena. Un tu esi draugs, tu esi spēka rīks, instruments, par kuru Dievs zina, ka tevi var lietot, lai tas notiktu. Dievs ir ekstrēmi žēlsirdīgs pret mums. Dievs saka, laiks ir beidzies. Tas laiks, kuru pieļāva tavā dzīvē, lai tas ir grūts. Laiks, kuru pieļāva, lai karš turpinātos, saglabātos. Laiks, kuru pieļāva, ka esi nemierīga. Dievs saka, ka tas laiks ir beidzies. Dievs saka, ka tavs karš ir beidzies un ir laiks iekāpt šajā jaunajā sākumā, ko viņš ir radījis tikai priekš tevis. Tu esi atzīta par taisnīgu.
pareiza, godīga. Tu esi attaisnota viņa žēlstībā. Jesajas 43:18. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Dievs saka, ka tu vairs nekad nepiedzīvosi tādu sezonu, tādu kara darbību, tāda līmeņa uzbrukumus, vairs nebūs tāda iestrēgšana nekad. Fokusējies uz to, kas tev priekšā, uz durvīm, pa kurām tu ej cauri. Viņš pat negrib, ka tu to atceries, kas notika, jo nekas no tā nebūs jaunajā sezonā, un viņš ir nopietns par to. Apsveicu tevi par tavu uzticību un paklausību Jēzum. Tu esi savā jaunajā sākumā.